visiem oglekļa un īpaši enerģētikas aprēķinam apakšā ir modelis, ko izstrādā viens neliels institūts Latvijā. Šī modeļa pieņēmumi un saturs nav publiski pieejams, nav arī pieejams institucionāli. Mēs lūdzām paskatīties šo modeli, kas tur ir apakšā. Mums ministrija ir pagaidām atteikusi. Mēs tomēr ļoti gribētu pārbaudīt, ka šī milzīgā diskusija par Latvijas ekonomikas transformāciju uz oglekļa neutralitāti ir balstīta uz kvalitatīviem datiem. Ja mēs skatāmies politiskiem mērķiem, tad iespējams pat mums nav jāzina, kā tā desa ir ražota. Ja tas mērķis ir sasniegts. Kurš tie politiskie mērķi attiecās uz reāliem cilvēkiem un uzņēmumiem? Nē, nu vēl vienreiz, tomēr ir jānodala, kā Edvards teica, fiziskās klimata pārmaiņas, kas ir realitāte, kurām jāpielāgojas, un ir otrs politiskie mērķi. Nu, ja viņam teikt maksā lielākus nodokļus un nebūvē no koka savu šķirstu, tad visticamāk pēc šīs leģendas mēs vairs šeit nesēdētu. Ja? Un tāpēc šajā gadījumā mēs runājam, kādā veidā jābūvē šķirsts, nevis par to, ka jālūdz vairāk Dievs, lai viņš tomēr tos grēkplūdus nesūta. Tāpēc es nodalu to politiku, kas ir lūkšana Dievu nesūta grēku plūdus no tā reālā glābiņa. Algoritmos apakšā slēpjās ļoti daudzi īstenībā uzvedības maiņas modeļi. Viņā ir tiešām iebūvēts tāds fakts, ja tā ir lauksaimniecības zeme, tad viņi emitē nosacīt 10 vienības. Tikko mēs viņā iestādām koku stādiņu, algoritms uzreiz saka, mēs tur emitējam 2 vai 3 reizes mazāk. Tas varēja būt cits algoritms. Jā, bet mēs visi šeit, kas sēžam, mēs skaidri zinām, ka dabā tas tā nav noticis, ka pēkšņi tā zeme emitētu 2 vai 3 reizes mazāk.